Svētdiena, saulains un karsts laiks. Talsu novadā Kamparkalnā Trekemtb maratona 4. posms. Sezona jau pusceļā, bez šī atlikuši vēl 2 posmi. Kamparkalna apkārtnē izveidotā Trekemtb maratona trase sarežģīta un smaga, toties interesanta. Uzvarēt grib ik viens, bet vai sportistiem pietiks spēks, lai cīnītos līdz galam? Kamēr lielie mēroja spēkiem maratona garajā distancē, uz starta stājas mazie ķipari. Trekemtb maratona katrā posmā bērni kuplā skaitā. Viņiem tiek izveidota speciāla trase. Mazākajiem tā ir vieglāk izbraucama, vecākiem bērniem nedaudz sarežģītāka. Visi tiek sadalīti attiecīgajās vecuma grupās un dzimumos. Meitenes nebrauc ar puišiem, viņām ir sava klase. Šitā ir garākā trase, kurā esmu piedalījusies. Garākā un viņa bija arī grūta, vai tomēr nebija grūta? Tur, kur bija jābrauc grūti, tur bija grūti tikai. Madlēna ir viena no daudzajām meitenēm, kura piedalās mazo riteņbraucēju sacīkstēs. Jaunākajam dalībniekam ir tikai 3 gadiņi, bet vecākajā grupā brauc 12 gadnieki. Viņi esot tik stipri, ka pēc dalības bērnu sacīkstē dodas pievarēt pusmaratonu distanci kopā ar lielajiem. Starp citu, piedalīties var ar jebkādu divriteni. Kas pie rokas, tas derēs. Un kas labi, pašiem mazākajiem piepalīdzēt drīkst vecāki. Man patīk braukt ar riteni. Un vēl man patīk piedalīties. Un vēl beigās balvas saņemt, vai ne? Jā. Grūtais bija tur pa tiem kalniem, tur varēja nokrist. Tu nokriti vai tomēr nenokriti? Nenokrīt. Vai tev ir kāds riteņbraucējs, kuram tā kā gribētu līdzināties un pēc kur tu skaties? Armstrongam. Kāpēc tieši viņam? Baigais zvaigzne. Var šķist, bērni sacīkstēs piedalās, jo to liek viņu vecāki. Nepareizi. Vairums no viņiem paši grib braukt. Arī uzvarēt grib ik viens, tāpēc brauciena laikā var novērot milzīgu neatlaidību un mērķtiecību. Citi finišu sasniedz ar puņķiem un asarām, citi ar pārlaimīgas sejas izteiksmi. Tie citi bērni, viņi ir tādi grūti konkurenti, viņus viegli apsteigt vai tomēr grūti? Dažreiz viegli, dažreiz grūti. Kā bija šodien? Grūti. Kāpēc šodien bija grūti? Nebija trenējies? Biju, bet es nevarēju izbraukt šito trasi. Grūta trasa. Jā. Sākumā es jau viņus apsteidzu, bet tā jau viņi mani apgrūstīja un apsteidzu. Vispirms tu viņus apsteidzi, tad viņi tev sagrūstīja un tad viņi tevi apsteidzi, ja? Jā. Lūk, Trekemtb maratons svētki ikvienam. Kad mazākie velosipēdisti sadalījuši vietas un balvas, finišā sāk parādīties garā maratona dalībnieki. Kā jau varēja noprast, viegli puišiem negāja. Pašam vienkārši šodien nav īstā diena. Pirmais aplis plus mīnus bija labi, otrajā vienkārši, kā vienā brīdī nogriez, kā aiz tā nogriez. Sezona jau gana gara, tas arī viens no iemesliem. Varbūt mazāk patrenēties sanācis, arī jau nogurums kaut kāds iestājies. Vēl trase grūta, viss sasumnējās, tāpēc arī grūti ir, bet visiem grūti. Trase sarežģīta un smaga, jā, jau no paša starta jau tādā kalnā jābrauc un viss, īsnībā nav, kur tā reāli atpūsties pa vidam, jā, visu laiku tā tehniski elementi un tāds krateklis vai kalni, tāda. Nav kā teikt, kaut kāda kā maratona distancē varētu būt taisnīts, kur varētu atlīst. Vīri tiešām saguruši pievarēt tādus kalnus, kurš katrs nevar. Skatoties no malas, es sapratu vienu. Man ar kājām būtu grūti uzkāpt, kur nu vēl uzbraukt ar riteni. Bet nedomājiet, ka Trekemtb maratonā tikai sportisti. Ir arī vīri ar riepiņām. Es turos vēl, viss kārtībā. Bet tagad Trekemtb maratona slavas aleja. Garajā maratonā no vīriem pirmais Matīs Preimanis, otrais Reinis Andrijānovs, trešais Raivis Zīmelis. Sievietēm pirmā Lelde Ardava, aiz viņas Lija Laizāne, bet trešā Madara Fūrmane. Pusmaratonā vīriešiem pirmais Zigmārs Zučiks, otrais Guntis Šeflers, trešais Reinis Nartišs. Dāmām pirmā Ieva Strēle, aiz viņas Maija Platace, bet trešā Renāta Sīle. Nākamais Trekemtb maratons 29. jūlijā Cēsīs.